Labdien, cienījamie skatītāji! Nu jau klāt februāris un pastāstīšu jums par jaunumiem Līvānu novadā šajā nedēļā no 6. līdz 12. februārim. Šajā nedēļā turpinās mācību priekšmetu olimpiādas skolās un jācer, ka šonedēļ jau arī vairākums skolēni būs atgriezušies savās mācību klasēs, jo aizvadītā nedēļa sakarā ar Lielo salu bija tāda, diemžēl, maz apmeklēta no bērnu puses, jo tiešām uz ārā bija stipri augsts un tādēļ vecāki savus bērnus atstāja mājās, lai tātad nebūtu jāsaldējas uz šīm augstajām ielām. Bet šī nedēļa, tātad, kā jau es teicu, turpinās ar mācību priekšmetu olimpiādēm. Savukārt Domē 7. februārī notiks uzņēmēju padomes kārtējā sēde, tādēļ es vēršu uzmanību tiešām visiem mūsu biznesa ļaudīm. 7. februārī 15. Līvānu inženieru tehnoloģiju un inovāciju centrā. Ja vien ir iespējams, tad apmeklējiet šo uzņēmēju padomes sēdi. Tagad tās notiek reizi ceturksnī, un šajā sēdē tādi aktuāli jautājumi, kas ir saistīti gan ar teritorijas plānojumu izstrādi, kas ir šobrīd izstrādes stadijā, gan arī ar finanšu pieprasījumu 2014. un 2020. gadam tieši, kas ir saistīts ar Līvānu novada uzņēmējdarbības attīstību. Un tāpat tiks izdiskutēts arī jautājums par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi attiecībā uz Līvānu rūpniecības zonu, jo, kā zināms, tad šajā nākošajā plānošanas periodā arī attīstības programmā, kas ir izstrādāta tikko, akcents ir likts tieši uz uzņēmēju darbības vides sakārtošanu Līvānos, un tādēļ ir svarīgi šobrīd zināt un saprast, ko tad mēs vēlamies redzēt mūsu rūpniecības zonā, kas ir nepieciešams, un šobrīd speciālisti jau sāks tīri tehnisko izpēti šim te jautājumam, lai konkrēti varētu realizēt tādas tīri redzamas lietas nākošajos gados. Šonedēļ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tiks izskatīta manis jau pieminētā attīstības programma, to skatīs koordinācijas padome, un visticamāk, ka jau tuvākajā laikā arī tātad tiks pieņemts gala lēmums par attīstības programmu, un tā jau tātad varēs sākt patstāvīgu dzīvi, tā teikt, mēs varēsim to iedzīvināt dzīvē. Tāpat arī šobrīd Domē notiek intensīva gatavošanās arī budžeta projekta apspriešanai un aizstāvēšanai, kas notiks nākošu nedēļu komitejas sēdēs, tātad 16. februāris. Tā ir pirmspēdējā mēneša ceturtdiena, kad tiks skatīts arī 2012. gada pašvaldības budžets komiteju sēdēs. Vēl šonedēļ gribu pieminēt arī nedēļas nogali, kas kārtējo reizi nāk ar dažādiem kultūras pasākumiem un sporta aktivitātēm. 10. februārī 19:30 Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēles starp komandām Līvāni un Ventspils augstskola. Atgādinu, ka spēles jūs varat skatīties arī interneta tiešraidē. Un savukārt sestdien Līvānu kultūras centrā 17:00 notiks deju lielkoncerts, kurā piedalīsies vairāki deju kolektīvi. Tātad mūs gaida tiešām krāšņs koncerts, aicinām to apmeklēt. Savukārt svētdien 12. februārī 14:00 visi grupas Baltie lāči, cienītāji un fani tiek aicināti uz viņu jauno koncertu programmu Ziemas pasaka. Tas būs svētdien 14:00 Līvānu kultūras centrā. Saku jums paldies par uzmanību un lai jums ir veiksmīga šī darba nedēļa. Visu labu!